Tev kāds nopēr jau no rīta? Vēl ne? Vēl ne. Draugi, labrīt! Sveiciens visiem jau pūpolu svētdienas rītā un jau tradicionāli šodien kādu ieparot ar pūpoliem noteikti uzsauksim. Apaļš kā pūpols, bet man ir cits piedāvājums šajā tradicionālajā procesā. Kādam uzsaukt apaļš kā superbingo bumbiņu. Labrīt, nu es gan ierosināšu šogad arī palikt pie pūpoliem, bet lai superbingo bumbiņas mums nes lielus, vērtīgus un apaļus laimestus arī šajā rītā. Starp citu, raidījumā pirms vienas nedēļas bingo laimestus tika laimēts pie 42. bumbiņas, un tas nozīmē vienu Ja aizvadītajā nedēļā robežu bumbiņa būtu 42. tad lielais superbingo uzkrājums tiktu laimēts otro reizi 2 mēnešu laikā, bet, ņemot vērā, ka aizvadītajā nedēļā superbingo robežu bumbiņa bija 40. tad tas nozīmē, ka lielais superbingo uzkrājums tikai un vienīgi pieaug. Un uz šīs nedēļas izlozes tas ir sasniedzis jau 216,000 eiro, un to izspēlēsim līdz 39. robežu bumbiņai. Protams, joprojām nemainīgs ir noteikums par džokeriem. Ja laimētāja kvītī būs atzīme par dalību gan džokers, gan džokers 7, tad kopā ar superbingo uzkrājumu jūs laimēsiet savu sapņu māju. Jā, bet šobrīd gan ir laiks atgriezties pie pagājušās nedēļas vērtīgākajiem laimestiem un laimīgākajiem spēlētājiem. Oi, dieniņās atceros, kā tagad. Autosalonā savu vienu no lielākajiem superbingo spēlētājas karjerā piedzīvotajiem superbingo momentiem piedzīvoja Digna Bārbele, kura mūsu zvaigžņotajā papildspēlē superbingo zvaigžņu auto laimēja zvaigžņoto Mercedes-Benz GLC kupē. Jā, Digna tika izlozēta kā pirmā šīs fināla izlozes dalībniece, un sanāk, ka viņai to nācās gaidīt visilgāk. Bet, kā intervijā Digna atzina jau tajā brīdī, kad viņa kvīti reģistrējas papildspēlē, viņai ir bijusi sajūta, ka tieši viņa laimēs šo zvaigžņu automašīnu. Un, zini, Armand, tas atkal un atkal un atkal apliecina vien to, ka savai veiksmei ir jātic. Sveicienu vēlreiz Dignai, lai labi ripo, bet arī pirms nedēļas šeit superbingo studijā Simgars loterejas papildspēles izlozē Mārtiņš Baļķīts no Ventspils no 15,000 laimēja 5,000, un arī viņš piedzīvoja savu superbingo momentu. Tas nozīmē, ka šajās abās papildspēlēs mūsu dalībnieki jau ir saņēmuši savu superbingo, un arī šodien kāds no jums to saņems. Un tieši tā arī veidojas šie īpašie superbingo momenti, kuri iespējams mūsu spēlētājiem paliek atmiņā pat uz visu dzīvi. Un jā, kā jau teici, arī šorīt mēs pilnīgi noteikti piedzīvosim daudz šo īpašo mirkļu. Tieši tā. Un šodien, darbie draugi, mēs jau otro reizi paziņosim mūsu jaunās, jaudīgās un dinamiskās papildspēles superbingo dinamiskie Audi otrās izlozes rezultātus. Šai papildspēlē tiks izlozētas 4 automašīnas Audi A5, un papildspēlē tātad kopā būs 4 posmi. Katrs no tiem norisināsies 8 nedēļas. Katru nedēļu mēs izlozēsim 2 kvīšu īpašniekus, no kuriem viens laimēs 750 eiro. Savukārt otrs kvalificēsies tuvākajai fināla izlozei, kurā tad arī būs iespēja laimēt automašīnu. Šodien vēl mēs paziņosim pirmo īpašās Simgars loterejas papildspēles izlozes dalībnieku, kurš vēl kopā ar 3 veiksminiekiem 10. maijā šeit superbingo studijā sadalīs 100,000 eiro. Bet jūs jau zināt, ka prieku var atnest ne tikai superbingo, bet arī visas citas loterijas, ko mūsu spēles priekam piedāvā Latvijas Loto. Jā, Latvijas Loto ir valsts akciju sabiedrība, un tā tad ieņēmumi atgriežas atpakaļ pie mums sabiedrībā. Un tieši pateicoties mums visiem un jums visiem, kuri piedalās loterijās, mums ir iespēja īstenot sabiedrības vajadzības, kā arī visiem kopā darīt labus darbus gan jums, gan arī mums. Bet nu gan mēs esam gatavi sākt izlozi, ķeramies klāt Lototronam un sagaidām jau pirmās 10 izlozes bumbiņas. Veiksmi jums! Uzsākam izlozi. No ko, varat piesaisties mazliet tuvāk TV ekrāniem. 30. Vai arī pagriezt skaļrumi mazliet skaļāk, lai dzirdētu izlozētos skaitļus uz bumbiņām. 13. Skaitlis 13. Sākšu uzreiz ar vienu grandiozu lotereju laimestu ziņu. 50. Saistībā ar kādu Eiropas skaitļu loteriju, ko jūsu spēlēt priekam piedāvā arī Latvijas Loto. 6. Proti aizvakar 11. aprīlī, kad notiek Eiro jackpot izlozes. 60. Iedomājieties, kādam spēlētājam Latvijā izdevās atminēt skaitļu kombināciju 5+1 un laimēt 47. 418,572 eiro. 32. Turpināt skaitļu loterijas izlozi šeit Superbingo studijā un jūsu ekrānos kanālā TV3.
43. Skaitlis 43, 8 bumbiņas izlozētas, 7 skaitļi šobrīd atminēti 15 dalībniekiem, kā šī statistika mainās pēc 9 bumbiņas. 68. Skaitlis 68 ir 2 līderi ar 8 skaitļiem, un pirmās kārtas noslēdzošā 10. izlozētā bumbiņa ar skaitli 66. Un statistika ir tāda, ka pirmo kārtu noslēdzam ar 8 atminētiem skaitļiem. Kā vienmēr jūtams pozitīvs satraukums šeit Superbingo studijā. Pirms mēs uzsākam pirmo atlases spēli uz pirmo auditorijas spēli, kas būs neona spēle, kur kādam no dalībniekiem ir iespējams laimēt līdz pat 10 000 eiro. Šobrīd visi ir izejas pozīcijās vienādi, 300 eiro katrai komandai. Sākam atlasi. Aiziet, ķeramies klāt pie izlozes, un tātad neona spēles atlasē aicina pievienoties katras komandas dalībniekus ar kārtas numuru 5. Uz atlasi mums būtu jāsagaida Maigu Dzeni, bet viņu šorīt studijā pārstāv Inga Dzene no Rīgas. Inga Dzene studijā ir bijusi jau vairākas reizes, bet vēl viņa labprāt piedalās arī dažādās skriešanas sacensībās un nu pat ir piedalījusies Berlīnes pusmaratonā. Lieliski! Kā gāja? Ļoti labi. Kā no sākuma tā līdz beigām? Jā, izcili izbaudīju. Labi, šobrīd ķeramies klāt spēlei, un viens no 4 žetoniem ir jāizvēlas. Šajā rītā tie ir 300 eiro, un komandas bankā tiek ieskaitīts 100, lai labi starta Ingai un lai labi izvēle nākamajam dalībniekam. Studijā bija jāierodas Maijai Jozūs, bet viņu pārstāv Liene Jozūs. Un Lienei ir 3 foršas meitas. Viņa strādā ziedu salonā, viņai ļoti patīk ziedi, augi un viss, kas saistās ap to. Labi, šobrīd sveiciens jūsu brīnišķīgajiem bērniem, mājās pie TV ekrāniem visi, kur jūs pazīst, un jāizdara izvēle. Kļūstat par neona spēles pirmo dalībnieku. Apsveicu! Uz spēles vēl ir iespēja uzspēlēt neona spēli, bet vai šo iespēju izmantos nākamais dalībnieks, skatāmies turpinājumā. Sagaidām Sarmīti Baltiņu no Valmieras. Sarmīti strādā maiznīcā, viņai patīk pastaigas dabā, un viņa saka, ka viņas mīļākās dienas ir tās, ko viņa var pavadīt kopā ar savām mazmeitām. Sarmīti studijā ir pirmo reizi. Pēc kā jūs esat atbraukusi? Noteikti katram spēlētājiem ir kāds mazais sapnīts braucot uz studiju. Nu, pēc laimes tā katrā gadījumā. Laimes būs vai 400 eiro, vai iespējams lielāks jau pie neona spēles, bet tas būs atkarīgs no jums. Aiziet. Un šajā rītā jūs esat laimējusi 400 eiro. Apsveicu! Sarkanās komandas bankā, ne, jūs varat doties pie komandas, tiek ieskaitīti 200 eiro. Nu, un es domāju, ka ļoti priecīgs jau ir nākamais dalībnieks, kurš zina, ka kļūst par neona spēles otru spēlētāju. Un tas ir Guntis Dambrovskis no Olaines novada. Guntis strādā enerģētikas nozarē, sapņo par automašīnu. Viņam patīk gatavot plovu, patīk ceļot pa pasauli, un ģimenes tradīcija ir sagaidīt jauno gadu kopā. Gunti, bez liekiem vārdiem jūs kļūstat par otru neona spēles dalībnieku. Un ar labas apetītes un lielas veiksmes vēlējumiem es jūs aicinu doties pie Kristas, kura tūdaļ pat ar 2 spēlētājiem izspēlēs pirmo auditorijas spēli – neona spēli. Ar aplausiem studijā mēs esam gatavi uzsākt neona spēli tādā, manuprāt, ļoti priecīgā un enerģiskā kompānijā šajā rītā. Liene, jums būs jāveic sava izvēle, jūs uzsāksiet spēli, un tātad jāizvēlas viens no 4 aizklātajiem lauciņiem, ar kuru krāsu startēsim. Lūdzu. Zilā krāsa, Liene, ir jūsu. Kā jums zilā krāsa šajā rītā simpatizē? Derēs, vai ne? Gunti, jums atlikusi viena no 3 izvēlēm. Kur izvēlēsties? Un Guntim šajā rītā zaļā krāsa top par to laimīgo. Nu, ko dosimies tālāk spēlē? Tālāk jau jāizvēlas viens no savas krāsas aizklātajiem lauciņiem. Tur joprojām naudas laimes no 400 līdz 2000 eiro. Liene, viens no zilās krāsas aizklātajiem lauciņiem. Un spēli uzsākam ar 400 eiro lielu naudas laimestu. Kāda ir tā sajūta, ka jūs šobrīd pārstāvat studijā Maiju? Tā atbildība uzreiz dubultojās? Protams, jā. Ir tāds satraukums, vai ne? Gunti, jūs pats par sevi šorīt? Protams. Viens no zaļās krāsas lauciņiem ir jūsu. Arī 400 eiro. Smaids ir dalībniekiem, smaids ir man, smaids ir visiem atbalstītājiem te pat studijā un kolēģiem. Spēle kļūst interesanti, jo šobrīd jūs esat identiskās pozīcijās, bet viss vēl var mainīties pie papildu reizinātājiem. Šeit vairs nevedamies pēc laimīgās krāsas, izvēlamies jebkuru. Lūdzu.
Un 400 eiro paliek šajā rītā nemainīgi. Reiz viens. Gunti, ziniet, kāpēc tā spēle tagad arī joprojām ir interesanti, jo tur ir vēl viens reiz viens. Man nevajag. Ne, lūdzu, varam vaļā. Kuru citu, kuru izvēlēsties? 400 eiro. Opā! Reiz viens. Un te nu tā spēle noslēdzas arī ļoti interesanti. Ir viena ļoti pozitīva ziņa. Jūs abi esat uzvarējuši neona spēli. Par to vien jau studijā skan aplausi. Tiesa gan spēles noteikumi paredz, ka jums nevienam netiek dot iespēju izvēlēties paturēt naudas laimestu vai doties uz finālu, jo jūs abi esat uzvarējuši. Un abi divi savu komandu bankās jūs pieskaitat 300 eiro. Komandas sagaidiet savus dalībniekus ar aplausiem. Paldies jums par spēli! Kādu laiku šādi studijā nebija noticis, bet tieši tā tas arī var notikt. Un abi spēles dalībnieki var kļūt par uzvarētājiem. Šobrīd mēs turpinām ar Lototronu un sagaidām jau nākamās 10 izlozes bumbiņas. Turpinām izlozi. Redzēt, kāds raidījuma sākums. Reti, bet tas gadās. 38. Auditorijas spēļu noslēgumā ir draudzīgs neizšķirts. Tātad viena vieta vēl finālā būs brīva. 22. Es saku vēl, jo mēs nezinām, kā noslēgsies un ko izvēlēsies attiecīgi puzles spēles uzvarētājs, ja tāds būs. 9. Un arī bingo spēles uzvarētājs, ja tāds būs. Turpinājums sekos, skatīsimies kopā, priecāsimies par mūsu spēlētāju veiksmi. 23. Un priecājamies par diviem no jums, kuriem pirmajiem ir izdevies atminēt pirmo centru. Un laimestu par pirmo centru saņem 2 spēlētāji. 57. Tātad pēc izlozes noteikumiem vispārējie, kur laimēs vai atminēs 6. skaitli Superbingo kvīts centrā, 55. saņems vienkārši laimestu par centru. Tā, vēl 3 bumbiņi šajā kārtā. 4. Labi, saistībā ar 100 gadus loteriju es arī paziņošu kādu foršu ziņu, bet jau nākamajā kārtā. 2. Un arī pastāstīšu nedaudz par veiksminieci. Vēl 2 bumbiņi šajā kārtā. 7. 13 skaitļi vienam dalībniekam ir atzīmēti jau kvītīs. Un 22. kārtas noslēdzošā bumbiņa. 63. Tā arī paliek vienam dalībniekam 13 atminēti skaitļi. Šeit studijā jūtama nevien gatavība, bet arī neliels satraukums. Un nevelti, jo mēs esam gatavi nākamajai izlozei, noskaidrosim, kuri 4 katras komandas dalībnieki pievienosies puzles spēles atlasē. Un tātad šobrīd uz atlasi aicinām no savām sēdvietām katrā no 4 komandām piecelties un nāk pie mums katras komandas dalībnieku ar kārtas numuru 2. Un kā pirmā savu izvēli veiks Lāsma Vaivode no Rīgas. Lāsma ir grāmatvede, kura Superbingo spēlē ik pa laikam, taču skatās gan katru nedēļu. Studijā apsveicam ir pirmā reize un šodien vēlas tikt pie laimesta, lai aizbrauktu ceļojumā, pieņemsim uz Austrāliju. Oi, cik skaists mērķis, sapnis, un kā jau šeit Superbingo studijā, tas bieži vien pierādās un apliecinās, savai veiksmē ir jātic. Tieši tā. Lāsma, jūs ticat savai veiksmē? Jā, ticu. Lāsma, lūdzu. Iespēja doties lūk tur, kur ir emocijas. Būs, noteikti būs, kad Lāsma spēlēs puzles spēli un uzzinās, kāds tad gal galā būs viņas šī rīta lielais laimests, bet mēs turpinām un sagaidām otru puzles spēles atlases dalībnieku. Un tas ir uzņēmējs no Daubes, Igors Bindulis, kurš Superbingo spēlē reizi mēnesī, bet nekad neskatās raidījumu Superbingo. Un šodien ir plāns iegūto laimestu uzdāvinās. Jautājums, kam? Padoma jau ir, jā, bet paliks. Lai tā dāvana būtu kā pārsteigums, nevar tagad tā visu atklāt, vai ne? Bet mēs nepateicam, kam. Tieši tā. Igor, jums ir jāveic izvēle, viens no 3 aizklātajiem lauciņiem ir jūsu. Paņemsim šitā. Un šajā rītā jūs paņēmāt 400 eiro. Igor, paldies jums! Apsveicam jūs ar laimestu. Jūs varat doties atpakaļ pie dzeltenās komandas un paziņot, ka komandas bankā tiek pieskaitīti 200 eiro. Mēs turpinām atlasi. Un sagaidām Īru Propolšinu no Liepājas, kurai ļoti patīk pavadīt laiku ar savu mazdēlu un brīvajā laikā arī paceļot pa Latvijas vietām. Īra raksta, ka cenšas spēlēt katru nedēļu, skatās ļoti bieži un beidzot pirmo reizi ir nonākusi studijā. Un starp citu viņas moto – netēmēju uz zvaigznēm, tikai tikt pāri žogam.
Ir, mēs apsveicam ar aplausiem jūs ar debiju Super Bingo studijā. Es redzu, ka jūs jau vērojat, jau gribat ņemt un nekavējamies. Ir šajā rītā jūs esat izvēlējusies 300 eiro lielu naudas laimestu. Sarkanās komandas bankā tiek pieskaitīts 100 eiro. Un mēs šeit studijā esam gatavi ar aplausiem sagaidīt puzles spēles otro dalībnieku. Un lūk arī Māris Everts no Tukuma. Viņam ļoti patīk sporta spēles, prāta spēles, patīk arī ceļošana. Studijā ir bijis jau vairākas reizes. Ņemam ciet biļeti uz puzles spēli. Brīnišķīgi aicināšu jūs doties gatavoties spēlē, un mēs tiekamies pie spēles iekārtas jau pēc pavisam neilga brīža. Es domāju, ka gan mēs, gan arī jūs mājās pie TV ekrāniem ļoti gaidāt to raidījumu, kad tieši puzles spēlē kādam no dalībniekiem izdosies 3 summas atvērt uz vienas krāsas lauciņu. Pagaidām līdz šim tas nav izdevies, varbūt šodien. Lāsma, jums ir jāuzsāk spēle. Viens no lauciņiem ir jūsu. Lūdzu. To, kas tuvāk, un tiek atklāts lilā krāsas lauciņš, uz tā atrodas 250 eiro. Māri, iesaistieties spēlē arī jūs, lūdzu. Pirmais gājiens no 47 neatklātajiem puzles lauciņiem. Zaļie vērtīgākais 3000. Un ir atvērts pirmais laimests 700 eiro. Lāsma, tie spēles noteikumi tagad ir tādi. Ja jūs atklāsiet arī otru summu uz lilā krāsas lauciņa, tad joprojām būsiet spēlē arī par 4. gājienu, bet, protams, ka 3. tad būs izšķirošais. Bet, jebkurā gadījumā es vēlēšu jums atklāt tādu vērtīgu un priekš jums veiksmīgu lauciņu. Lūdzu, 250 eiro tiek pieskaitīti 750 eiro, kas atrodas uz rozā krāsas lauciņa, un šobrīd, Lāsma, jums ļoti skaists laimests 1000 eiro. Tā, Māri, lūdzu, otrais gājiens. Tiešām ir jāpadomā? Jāpadomā, jā. Labi. Es gan domāju, ka viss tikai un vienīgi uz veiksmu balstīts ir. Tad nākamais lauciņš nav tieši tādā pat krāsā kā pirmais gājiens, plus 450, un mums ir mazliet vairāk par 150 eiro. Jā, Lāsma, jums šobrīd noslēdzošais gājiens, 1000 eiro šobrīd jau jums ir. Nu tad, lai iet tas zaļais lauciņš. Un ir, Lāsma, ir. Šķietami tieši tik vienkārši, cik sarežģīti jūs atklājāt zaļās krāsas lauciņu 3000 eiro vērtībā un jūsu laimests, noslēdzot puzles spēli, 4000 eiro. Māri, jūs šo spēli vēl varat uzvarēt. Plus 650, un šoreiz tā ir otrā vieta ar laimestu 1000 un 800. Iepriekšā reiz bija vairāk? Nē, mazāk. Nu tad tiecamies uz priekšu, uz kādu nākamajā reizē palielināsim vēl šo laimestu. Paldies! Varat doties pie komandas, komanda sagaida, jo Māris nāk ar ziņu, ka zaļās komandas bankā tiek ieskaitīti vēl 300 eiro. Lāsma, man tāds prieks redzēt, ka jūs esat atplaukusi smaidā. Man jāuzdod vēl kāds jautājums. Tie būs 2 jautājumi. Kādas šobrīd emocijas? Fantastiski. Ir ok, vai ne? Ir vēl kāds jautājums. Turpināsiet ceļojumu tepat Super Bingo studijā, atteiksties no naudas un dosieties uz finālu, vai arī tomēr paturēsiet iegūto naudas laimestu 4000 eiro? Paturēšu naudiņu. Brīnišķīgi. Paldies, Lāsma, jums par spēli, lai veiksmi ir ar jums arī kopā turpmāk, bet jūs varat doties atpakaļ pie savas komandas, kuri līdzpriecājas par jūsu veiksmi un paziņot, ka komandas bankā tieši tā tiek pieskaitīti 400 eiro. Jā, katrs gājiens arī puzles spēlē, protams, ir neparedzams, un mums ļoti patīk, ka pārsteigumu sev sarūpē paši spēlētāji. Bet tagad es gan nezinu, vai katra komanda zina, cik jau pēc 2 auditorijas spēlēm ir katras komandas bankā, bet Krista to zina noteikti. Jā, Armand, tieši tā ir laiks aplūkot komandu bankās esošo situāciju. Un šobrīd redzam, ka sarkanā komanda savā bankā uzkrājuši 600 eiro. Komanda ar aplausiem nezaudējam cīņas spāru un tās pozitīvās emocijas šeit Super Bingo studijā. Līdzvērtīgās pozīcijās lilā un zeltainā komanda, abu komandu bankās 800 eiro. Un es šobrīd gribu dzirdēt tās skaļās ovācijas no zaļās komandas, kuru bankā ir uzkrāti 900 eiro. Bet, kā jau zināt, gan jūs, mīļie dalībnieki, gan jūs, mīļie skatītāji, situācija komandu bankās vēl pilnīgi noteikti mainīsies.
Paldies, Kristē, par informāciju. Tūdaļ sāksim izlozi. Komandā veiksmi papildināt savus komandu bankas. Krista, lūdzu man pievienoties. Un tātad, dārgie draugi, šajā nedēļā esam saņēmuši 13,148 dažādus biļešu komplektus. Atgādinam, ka jūs varat iesūtīt vēl vienu, ja par to esat palaiduši garām. Proti vienu nelaimējušu momentu lotereju burtu lingo ar kaut vismaz vienu nelaimējušu super bingo kvīti. Un apstādinām mūsu izlozes trauku. Vērām vaļā un sākam izlozi. Tātad nākamajā nedēļā gaidīsim pie mums ciemos Jutu Drozdovu no Kalniem. Turpināsim izlozi. Un pēc vienas nedēļas šeit studijā gaidīsim arī Sandu Ābeli no Valmieras. Draugi, ņemot vērā, ka nākamā ir svētku nedēļa, tad uzmanību visiem, kuri grasās nedēļas laikā iesūtīt kaut vai vienu nepieciešamo biļešu komplektu. Komplektus nākamās nedēļas izlozē mēs pieņemsim līdz ceturtdienas 17. aprīļa 14:00. Iesūtīsiet vēlāk, tas jau būs uz nākamo izlozi, bet jaunedēļ tiekamies ar Jāni Veismani. Jā, savukārt es veicot šo izlozi atgādināšu, ka, ja gadījumā tieši jūsu iesūtītais biļešu komplekts tiek izlozēts, tad mēs gaidīsim jūsu studijā klātienē. Savukārt, ja zinat, ka uz izlozi nevarēsiet ierasties, aicinam komplektu iesūtīt uz kādu no nākamajām nedēļām. Bet jaunedēļ šeit Super Bingo studijā gaidīsim Elitu Sevruku no Liepājas. Apsveicam! Raidījuma gaitā notiks vēl viena šāda te izloze, nekur tālu no saviem TV ekrāniem nepazūdam, paskatāmies reklāmu un esam atpakaļ Super Bingo studijā. Esam atpakaļ Super Bingo studijā un nu ir pienācis laiks parunāt par labajiem darbiem, jo Latvijas Loto piedāvā arī loterijas ar noteiktu sabiedriskā labuma mērķi. Kārtējais paldies visiem mūsu spēlētājiem, kuri ir iemīļojuši spēlēt sporta loteriju un piedalīties izlozē Sporto visi. Kāpēc? Tāpēc, ka tieši pateicoties jums katru nedēļu ir iespēja atbalstīt kādu no Latvijas skolām ar 5000 eiro lielu finansējumu, lai uzlabotu sporta dzīvi šajās skolās pie viena nosacījuma, ja šī skola piedalās Latvijas Olimpiskās komitejas projektā Sporto visa klase. Un šonedēļ sporta loterijas papildspēles izlozē ar 500 eiro lielu laimestu mēs sveicam divus veiksminiekus. Šonedēļ ar 500 eiro lielu laimestu sveicam Elīnu Kļevčenko Agējevu un Voldemāru Cauni. Un, draugi, arī turpmāk pilnīgi jebkurš punkts, kur jūs izvēlaties atzīmēt Latvijas kartē, var kļūt veiksmīgs. Un punkts ir jāatzīmē Sporto visi kvītī. Jā, bet šis punkts var kļūt veiksmīgs ne tikai jums, bet arī vistuvāk esošajai skolai, kas piedalās projektā Sporto visa klase. Šoreiz Sporto visi lielās izlozes laimīgajā biļetē norādītās geogrāfiskās koordinātas atrodas Tukumā. Galvenajam laimestam tuvākā skola projekta Sporto visa klase dalībniece ir Tukuma Ernesta Birznieka Upīša pirmā pamatskola, un šī skola saņem 5000 eiro sporta dzīves uzlabošanai. Un šobrīd turpināsim ar 100 loterijas papildspēli un atgādinām, ka arī 100 momentu loterijai ir sabiedriskā labuma mērķis. Proti, katra mācību gada beigās spožākie vidusskolu absolventi saņem 100 stipendijas 750 eiro vērtībā. Jā, un šobrīd mēs esam gatavi paziņot vēl divus dalībniekus, ar kuriem mēs studijā tiksimies jau pēc vienas nedēļas 19. aprīlī. Lūdzu uzmanību ekrānam. Jaunedēļ studijā uz 15 000 eiro izlozi gaidām Emīlu Kaldbergu un Daini Sudrabu. Taču tas vēl nav viss, jo, dārgie draugi, 10. maijā notiks īpašā 100 loterijas papildspēles izloze, kur starp 4 dalībniekiem tiks sadalīti 100 000 eiro. Tieši tā, un šobrīd lūdzu uzmanību ekrānam, jo mēs esam gatavi paziņot pirmo šīs īpašās papildspēles izlozes dalībnieku. Par pirmo īpašās 100 loterijas papildspēles izlozes dalībnieci kļūst Velta Bāliņa. Vēl 3 īpašos dalībniekus šai īpašajai 100 loterijas papildspēles izlozē mēs izlozēsim un nosauksim nākamajos 3 raidījumos. Bet tagad gan, dārgie draugi, izlozētajiem spēlētājiem aicinājums zvanīt pa tālruņa numuru 6722 681 un izlozēm piereģistrēties laicīgi. Bet šobrīd mēs atkal atgriežamies pie Lototrona un turpinām ar nākamajām 10 izlozes bumbiņām.
Turpinām izlozi. Tātad atgādinu, ka šodien Superbingo uzkrājums 11. 216 000 eiro. Izspēlējam jā līdz zemākajai 39. robežu bumbiņai. 8. Bet ņemot vērā, kā jau mēs raidījuma sākumā minējām, ka pagājušajā nedēļā, kad robežu bumbiņa bija 40. 14. Bingo izkrita pie 42. bumbiņas, tā kā, varbūtība vienmēr ir un pastāv. 45. 45 šobrīd ir viens līderis ar 14 atminētiem skaitļiem. 72. Tātad no Valmieras puses labas ziņas saistībā ar 100-gades loteriju. 58. Jau 365. reizi kādam no Latvijas spēlētājiem ir izdevies laimēt 10 000 eiro 28. 100-gades loterijā. Un kā pati veiksminiece saka, ka patiesībā viņa līdz šim ir bijusi loteriju skeptiķe un teica, ka 37. svētkos labāk dāviniet viņai ziedus nekā loterijas biļetes, bet redziet, kā ir sanācis. 44. Jauši vai nejauši iegādāta loterijas biļete 100-gades atnesa 10 000 eiro lielu naudas laimestu. 42. 42. Trešā kārta ir noslēgusies ar vienu līderi un 16 atminētiem skaitļiem. 900, 800, 800, 600. Tāda ir situācija komandu bankā šobrīd, un tā noteikti tiks uzlabota. Tikai jautājums, cik kura komanda pieskaitīs klāt savai bankai pēc nākamās atlases spēles un pēc noslēdzošās auditorijas spēles. Aiziet izlozi! Ķeramies klāt. Un tātad bingo spēles atlasē pievienosies katras komandas dalībnieki ar kārtas numuru. Piedzirdu minējumus studijā, bet izlozēts ir kārtas numurs 1. Un kā pirmo uz noslēdzošo atlasi sagaidām Ilze Apsīte no Līgatnes. Ilze ir tirdzniecības darbinieks, kurai patīk atrasties dabā un rušināties puķu dārzā. Superbingo viņa ir sākusi spēlēt salīdzinoši nesen 1 gadu, un studijā šorīt ir pirmo reizi. Tagad gan no jums ir lielā izvēle jāizveic no 4 žetoniem. 2 ir naudas laimest, 2 būs iespēja uzspēlēt bingo spēli. Kolēģi tur jau īšķus skatos. Jā, lielā komanda par jums kārtīgi tur īšķus. Kļūstat par bingo spēles pirmo dalību. Jūs redzēt, cik forši. Pirmo reizi studijā un uzreiz pirmā bingo auditorijas spēles dalībniece. Skatīsimies, kā veiksies nākamajam spēlētājiem. Un tas ir Aigars Bēvalds no Penkules. Aigars strādā lauksaimniecībā, bet viņa hobijs ir ģimenei gatavot visādus gardumus no gaļas. Arī Aigars Superbingo studijā šorīt ir pirmo reizi. Apsveic. Beidzot arī jūs pie mums esat ticis. Tagad es piedāvāju uzspēlēt atlases spēli. Viens žetons vēl dod iespēju uzspēlēt bingo spēli. 400 eiro šajā rītā apsveicam komandas bankā 200 eiro. Lieliski! Turpinām atlasi ar nākamo dalībnieci. Sagaidām Anitu Evardsoni no Cesvaines. Anita ir skolotāja, kurai patīk būt dabā un baudīt to, bet šobrīd Anita kopā ar dēlu mācās makšķerēt. Vai jūs spēlēsiet bingo spēli? Jūs zināt, tāpēc varbūtības teorijas ir reāli tikai variants 2-1, 50-50. Tadā! Teorija nostrādā un laimīgā loze ir izvilkta. Otrā dalībniece bingo spēlē ir noskaidrota, un tagad nākamais dalībnieks jau dodas pēc sava laimesta, kas būs 300 eiro. Un tā ir Ilze Ošaniece no Ķeipenes. Ilze ir strādājoša pensionāra, kurai patīk minēt krustvārdu mīklas. Superbingo viņa skatās diezgan regulāri un arī spēlē regulāri. Kā līdz šim ar mums ir gājis? Labi. Intriģējoši, interesanti, padalīsieties. Jo citi saka, normāli. Es uzskatu, ka man labi ir gājis. Ar 3-0? Nē. Bet vispār labi. Bet labi ir. Un šodien būs 2-0. Ņemsiet? Ņemšu. Jāmaciet 300 eiro jūsējiem, un komandas bankā tiek ieskaitīts 100 eiro. Bet tagad visu uzmanību bingo spēlē. Turiet īkšķus par savām spēlētājām. Joprojām viss ir vienkārši. No 24 aizvērtajiem lauciņiem jāatrod katrai dalībniecei 2. Tātad 4 lauciņi ar bingo simboliem. Ja tas izdodās, tad 15 000 ir laimēti. Skan ļoti vienkārši. Vai ne? Protams. Tātad, uzsāksim spēli. Veiksim vēlot. Pirmais gājiens. Ir?
Tā, pirmais bingo ir atrasts. Starp citu, tur vēl 3 ir lodziņi ar bingo simboliem. Sekosim spēlei. Anita pirmais gājiens un tiek atklāts naudas laimas 450 eiro. Labi, tagad es vairāk nesarežģīšu vispār ar noteikumiem neko. Vienkārši varat vaļā vēl vienas durtiņas, skatāmies, kas tur ir, un tālāk jau par noteikumiem. 500. Tas nozīmē, ka jums spēle vēl nav beigusies, un jūsu laimas nebūs 500, būs vairāk. Jā, Anita, arī jums ir visas iespējas spēli vēl turpināt, un ne tikai ar šo gājienu, bet vēl arī pēc tam. Viss, kas jāizdara šobrīd, jāatklāj kāds no bingo lauciņiem. Ja būs naudas summa, tad uzreiz mums būs zināms jūsu laimests. Ir naudas summa 950 eiro, un tas nozīmē, ka jūsu laimes šajā rītā 1400. Tā. Tātad šeit ir 3 bingo aplīši žetoni. Vienā ir plus 1000, būs 1500, vienā ir reiz 2, būs 1000, vai reiz 3, atkal 1500. Vēram vaļā un skatāmies. Šajā bingo žetonā ir reiz 2, un jūsu laimas ir apaļš 1000 eiro. Nebija tik sarežģīti, un pie 1000 ļoti vienkārši šeit var tikt. Paldies par spēli, brauciet vēl, sveiciens mainiekiem, dodieties pie komandas, komanda sagaida, jo nāc spēlētāji ar zinu, ka komandas bankā tiek ieskaitīti 300 eiro. 1400 eiro ir jūsu laimests šobrīd. Bet jūs varat no šī laimes, Anita, atteikties un doties uz finālu. Jūs dodaties tālāk pēc savas dāvanas un atskaties no naudas summas. Un mēs par jums turēsim īkšķus jau pēc pavisam neilga brīža lielajā finālā. Anita, pagaidām saku jums paldies. Dodaties sasmelties komandas enerģiju un paziņojat, ka sarkanās komandas bankā tiek pieskaitīti 400 eiro. Paldies dalībniekiem par bingo spēli, bet šobrīd aicināšu Armandu blakus man pie izložu trauka, un mēs noskaidrosim, kuri tad vēl 4 no jums, tiem, kas iesūtījuši kādu no biļešu komplektiem, mēs gaidīsim raidījumā pēc 1 nedēļas. Jā, un atgādinu visiem, kur iesūt nepieciešamos biļešu komplektus, lai jūs piedalītos izlozē nākamajā raidījumā, tad komplektus lūgums iesūtīt līdz nākamās ceturtdienas 17. aprīļa 14:00. Aiziet! Ķeramies klāt izlozei. Un tātad pirmajās lieldienās Super Bingo studijā gaidīsim Dinu Meiri. Vēl kopīgus svētkus šeit Super Bingo studijā mēs svinēsim ar Ievu Sietnieci no Tukuma. Turpinām izlozi. Un paziņoju. Ir viens. Ka studijā gaidīsim arī Gunti Grīnhofu no Tukuma. Un šajā izlozē vēl viens dalībnieks, kurš ir iesūtījis šo te biļešu komplektu. Tā ir Līga Kuduliņa. Gaidām jaunadēļ ciemos! Jā, tieši tā, apsveicam visus izlozētos dalībniekus, bet šobrīd visiem tiem, kuri piedalās skaitļu loterijas Super Bingo šīs nedēļas izlozē, atgriežamies pie kvītīm, paņemam kādu rakstām piedarumu un turpinam nākamās 10 izlozes bumbiņas. Un šī ir noslēdzošā kārta, tātad 9 bumbiņas līdz robežu bumbiņai. 19. Kārtu iesākam ar atminētu skaitli, jo 16 atminēti skaitļi ir. 46. 17. atminētais skaitlis, 7 bumbiņas līdz robežu bumbiņas beigām. 48. 48, joprojām 17 atminēti skaitļi vienam līderim. 39. Nu jau 2 līderiem 17 atminēti skaitļi, 5 bumbiņas līdz robežu bumbiņai. 75. Pie šī skaitļa krīt pirmais rāmis, laimas par pirmo rāmu saņem viens spēlētājs, arī 18. skaitlis ir atminēts. 61. Vēl vienam spēlētājiem 14. skaitlis sakrīt rāmī, bet tas jau būs laimas vienkārši par rāmi. 10. Skaitlis 10. Nu ko, 38. bumbiņa nāk ar skaitli
64. 218,040 robežu bumbiņa, nākamās nedēļas uzkrājums un izspēlētā robežu bumbiņa šim uzkrājumam. 20. Jo pie 39. šīs nedēļas izlozes robežu bumbiņas ir atminēti 18 skaitļi. 53. Nu, veiksmi visiem, mēs turpinām izlozi cīņu par laimastu par bingo, un te jau var būt vairāki laimētāji. 24. Vistuvāk šobrīd ir viens dalībnieks, kurš tikko ir atminējis 19. skaitli. 70. Jā, priekš laimasta par bingo robežu bumbiņas nav. Agrāk vai vēlāk bingo izskatīs 100–200,000%. 35. 2 pretendenti uz laimastu par bingo. Nākamais noteikums, ja nu gadījumā tagad pie 44. vēl 65. neizkrīt, nu labi, sagaidām 45. izlozēto bumbiņu. 15. Un tagad gan piestupējam lototronu, jo pēc noteikumiem līdz 45. izlozētajai bumbiņai tiek izlozēti un izmaksāta laimasti par centru un par rāmi. Laimastu par centru saņems 1249 spēlētāji, laimastu par rāmi 31 dalībnieks. Vistuvāk laimastam par bingo ir 62. Laimastu par bingo laimē viens spēlētājs. Apsveicam un tiekamies jau nākamās nedēļas izlozē. Un mēs atgriežamies Super Bingo studijā, jo mēs esam gatavi turpināt ar mūsu jaudīgāko papildspēli Super Bingo dinamiskie Audi. Jautāsiet, kāpēc šī papildspēle ir jaudīga, vēl jo vairāk dinamiska, jo šīs papildspēles ietvaros tiks izlozētas garantēti 4 automašīnas Audi A5. Šai papildspēlē būs 4 posmi, un katrs no tiem ilgs 8 nedēļas. Katru nedēļu mēs izlozēsim 2 kvīšu īpašniekus, no kuriem viens uzreiz laimēs 750 eiro. Savukārt otrs kvalificēsies tuvākajai fināla izlozei, kur tad arī būs iespēja laimēt jaudīgo automašīnu. Papildspēlē būs 4 fināla izlozes – 31. maijā, 26. jūlijā, 20. septembrī un 15. novembrī. Katrā no fināla izlozēm piedalīsies 8 finālisti. Viens laimēs vienu no 4 automašīnām Audi A5, bet pārējie 7 tiks pie naudas laimestiem 1000 eiro apmērā. Uz šo izlozi reģistrēts 4547 kvītis. 750 eiro saņem Guntars Jonuška, bet par pirmā posma fināla otro dalībnieku kļūst Aleksandrs Zatevahins. Atgādinu, ka pilni papildspēļu noteikumi ir atrodami mūsu mājaslapā www.latloto.lv, un tur jūs arī varat reģistrēt savu dalību šajā papildspēlē. Bet šobrīd šeit studijā mēs turpinām un esam gatavi fināla spēlei. Tas mirklis ir klāt arī šajā svētdienas rītā, kuru gaida katrs un ik viens auditorija sēdošais spēlētājs, lai nokļūtu lielajā finālā. Pagaidām uz finālā ir tikai viena dalībniece. Apsveicu jūs. Pārējiem tūlīt izskatīs lielā veiksme. Turiet īkšķus par sevi. Sākam izlozēt. Tā, jo ne visiem mēs varam pielozēt finālam vēl 3 finālistus šajā rītā. Un par otro kļūst sarkanās komandas dalībnieks ar kārtas numuru 4. Karīna Unbegaune no Rīgas, kuru studijā šorīt pārstāv Ludis Zeme no Jaunpils. Ludis darbojas celtniecības jomā un viņam ļoti patīkot sēņot. Turpinām izlozi, lai noskaidrotu jau 3. finālistu. Nu, Kristai patīk intriga, tūdaļ pat visi dzirdēs, no kuras komandas būs 3. finālists, un tikai tad Krista nosauks kārtas numuru dalībniekam. Jā, intriga patīk visiem, tikai ne tiem, kuri šobrīd sēž burtiski kā uz adatām un cer, ka tieši viņu komandas krāsa un kārtas numurs tiks nosaukts, bet šobrīd es atkal piesaukšu sarkano komandu. Un finālām pievienojas sarkanās komandas dalībnieks ar kārtas numuru 6. Gatis Rutka no Smiltenes. Gatis saka, ka viņa mīļākā pilsēta ir Smiltene. Vēl viņam patīk pavadīt laiku kopā ar ģimeni, kā arī Super Bingo viņš skatās katru nedēļu. Klāt ir brīdis, lai noskaidrotu, no kuras komandas finālam pievienosies 4. noslēdzošais finālists. Vai fināliste? To, kā jau ierasts, mēs noskaidrojam izlozes kārtībā un kārtīgi apmaisot visus žetonus izložu traukā. Tiek izlozēts sarkanās komandas dalībnieks ar kārtas numuru 3.
Tā nu ir sanācis, ka kā 4. finālā tiek pielozēts arī sarkanās komandas dalībnieks ar 3. kārtas numuru. Tas ir Sandijs Vucāns. Sandij, pēc mūsu izlozes noteikumiem jūs esat vienīgais, kurš līdz šim netika izlozēts, un jums pienākas visa komandas banka, kas šajā raidījumā ir 1000 eiro. Un tagad jautājums jums, vai jūs paturat komandas banku un atsakaties no 4. vietas finālā, vai tomēr atsakaties no 1000 eiro un kļūstat par 4. šīs dienas sarkano finālistu? Dodamies uz finālu. Sandijs Vucāns no Balvu novada. Sandijs saka, ka viņam patīk ne tikai sēņot, bet arī filozofēt. Un Super Bingo studijā Sandijs šorīt ir pirmo reizi. Apsveicam visu sarkano komandu, jo īpaši 4 sarkanās komandas finālistus vēl ar nebijušu šādu te veiksmi Super Bingo studijā, bet Kristē darbiņš mazāks. Jāpaziņo, kā tiek sadalītas komandas bankas dzeltenajā, lilā un zaļajā komandā. Jā, Arman, tieši tā, man viss sīki smalki ir uzskaitīts un esmu gatava to paziņot arī jums. Tātad lilā komandas bankā uzkrāti 1100 eiro, tie tiek dalīti 3 vienādās daļās, katram no jums 367 eiro. Tālāk dzeltenā komanda, jūsu komandas banka 1000 eiro vērta, tieši tāpat tiek dalīti 3 vienādās daļās, katram 333 eiro. Sarkanās komandas lielo veiksmi mēs vērosim lielajā finālā, bet zaļā komanda jūsu bankā arī 1000 eiro, arī tiek dalīti 3 vienādās daļās, arī katram no jums 333 eiro. Nu, lūk, komandu banka ir sadalīta, visas komandu bankas ir sadalītas, un mēs esam gatavi tādam vēsturiskam finālam. Es teikšu tā. Šis nebijuši vēsturiskais fināls Super Bingo studijā ir noticis, un tas ir klāt. Jūs redzat, finālā ir visi 4 sarkanās komandas dalībnieki. Anita, lūdzu. Un jūs uzreiz trāpat uz naudas laimas, tā apsveicu jūs. Šajā rītā 500 eiro ir laimēti. Paldies, varat doties atpakaļ pie savām 2 komandas biedrenēm. Kungi, lūdzu, Ludi, Gati, Sandij, tagad tās ir tikai ceļazīmes vienkārši. Jūsu vietā visu Agnes kundze izdarīja. Ludi, tagad jums pirmā roka līdz brīdim, kamēr atvērsiet naudas laimestu. 2. līmenis. Ludi, apsveicu, šajā rītā jūsu laimes ir 1000 eiro. Nu ko, līdz ar to Ludi Zeme no Jaunpils 1000 eiro ir laimējis Karinai un Begaunai no Rīgas. Karina, apsveicam. Tagad vispār bez intrigas. Īstenībā tagad tikai tā spēle tā pa īstam sāks. Gatis Rutka no Smiltenes un Sandijs Vucāns no Balvu novada. Draugi, viens no jums tūdaļ pat laimēs 2500. Viens no jums tūdaļ pat dosies pie lielā laimes rāta. Kurš tas būs, to noteiks Gatis. Gatis, Rutka, 2500. Es nesaprotu, Sandij. Kā jūs to izdarījāt? Ticība sev. Jūs jau reāli neko nedarījāt šajā raidījumā, vispār neko. Arī raidījuma sākumā norunāju, labs nāk ar gaidīšanu. Līdz pat pēdējiem gaidījāt. Tas brīdis ir klāt, ņemat savu ceļazīmi vai lielo Super Bingo momentu, lai dotos pie lielā laimes rata. Sandijs Vucāns, aiziet! Sandijs laimīgo biļeti iegādājās Balvos, Degvielas uzpildes stacijā Virši A, Krasta ielā 3. Un uz turieni arī aizceļos pūras šokolādes saldumu paciņa. Šodien savu neticamo veiksmi studijā piedzīvo Sandijs Vucāns no Balvu novada. Labi, zini, Sandij, es vairāk nevilkšu gumiju. Mēs esam gatavi tevi kārtīgi atbalstīt. Griez iekšā lielo laimes ratu, mainieki, turam īkšķus. Sandijs Vucāns. Ja jūs jautāsiet, kas ir Super Bingo moments, manuprāt, ka definīcija šodien precīzi atspoguļo notikumus šeit pie mums studijā, kas notika ar Sandiju. Jā, 3 sektori – naudas rats, autorats vai pārsteigums sektors. Pagaidām vēl nezinām, uz kura no daudzajiem sektoriem lielajā laimes rata dzeltenā bultiņa norādīs. 2 iespējas. Vai nu rats būs jāgriež vēl vienu reizi, vai nu parādīsies Krista ar 2 pārsteigumu lādītēm. Noteikumi mums ir zināmi, tikai skatīsimies, kurus noteikumus turpināsim raidījuma gaitā. Tā. Krista nenāks ar pārsteigumu lādītēm.
Sandī, mēs griezīsim vēlreiz lielo laimes ratu, bet tas nebūs naudas rats. Jūs zināt, kādas tur automašīnas līdz parādīsies? Nē. Paskatāmies. Jā. Autorats, lūdzu, parādiet mums, kādas automašīnas šobrīd ir uz autorata un kuru no tām nezinām, bet Sandijs uzgriezīs un uzreiz ne pēc raidījuma, droši vien tuvākajā laikā uz kādu no autosaloniem būs jāatbrauc, dosieties atpakaļ uz mājām. Tagad vēl lielāka aplausa studijā mājnieki! Bravo! Oi, dieniņās! Es domāju, ka es nelietošu vārdu skaudība, bet balta skaudība, pozitīva tāda. Es domāju, ka katrs no jums vēlētos izdzīvot šīs dienas super bingo momentu studijā gluži tāpat, kā to vēl nav izdzīvojis. Tūdaļ pat mēs redzēsim Sandija lielo sajūsmu, kad autorats apstāsies uz kādas no automarkām. Un tad arī zināsim, uz kuru autosalonu būs jābrauc pēc kāda automodeļa. Tātad rats lēnā garā palēlina savu gaitu, bet vēl mēs nesteidzamies minēt, kāda automašīna būs jūsējā turpmākajā laikā. Griežamies, vēl griežamies, vēl griežamies un dosimies pēc automašīnas Mazda 3. Sandija apsveic, bravo! Paldies. Nezinu, ja būtu tāds, spēlētāja eksāmens, kā perfekti jānospēlē super bingo līdz finālam, tad, manuprāt, ka eksāmenā visa žūrijas komisija ielikt jums augstākās atzīmes. Lūdzu, Mazda 3, Sandijs Lucāns no Balvu novada. Ticiet veiksmīgi, gaidiet pacietīgi savu momentu, kurš pārvērtīsies par super bingo momentu jau nākamajā svētdienā. Vai arī sestdienā, ja jums sakritīs TV izlozes cipari un jūs būsiet pie mums ciemos. Jā, Arman, paldies tev. Tieši tā mēs ķeramies klāt to vērtīgo TV izlozes ciparu kombināciju noskaidrošanai, un pirmā no tām šajā rītā 3999. Turpinām un noskaidrosim jau nākamo vērtīgo TV izlozes ciparu kombināciju. Tā ir 7491. Šobrīd mums ir nepietiekams pretendentu skaits, tādēļ noskaidrojam vēl vienu TV izlozes ciparu kombināciju. 6483. Ja jūsu kvītī ir sakritis kāds no ekrānā redzamajiem TV izlozes ciparu kombinācijas veidiem, tad aicinām jūs nekavējoties zvanīt pa tālruņa numuru 67224906 un reģistrēt savu dalību izlozē laicīgi. Bet kā vienmēr ar 100 eiro apsveicam pilnīgi visus, kuriem ir sakrituši TV izlozes cipari, bet neizdodas un neizdevās sazvanīt Latvijas Loto, lai pieregistrētos nākamās nedēļas auditorijas spēlēm. Toties šobrīd mēs esam gatavi aplausu jūrai Super Bingo studijā, jo ļoti veiksmīgi puzles spēli nospēlēja Lāsma Vaivoda, laimējot 4000 eiro savam sapņu ceļojumam uz Austrāliju. Savukārt, manuprāt, tā vēl nav noticis. Studijā līdz pat pēdējam brīdim sarkanās komandas kārtas numurs 3 netika izlozēts. Kā beigās pēdējais dalībnieks nokuļuva finālā Sandijs Lucāns no Balvu novada un uzgrieza automašīnu Mazda 3. Apsveic! Pie kādiem laimestiem ir tikuši visi mūsu šīs dienas auditorijas spēļu dalībnieki. Jūsu uzmanībai laimestu grafika. Kā arī šobrīd ekrāna grafikā jūs kā jau vienmēr varat aplūkot visu laimestu kopsumu. Bet jaunedēļ, kā jau minēju, izlozes laikā Super Bingo uzkrājums būs jau 218 000 eiro, un jaunedēļ tos izspēlēsim līdz 40. robežu bumbiņai. Un, ja savā kvītī būsiet atzīmējuši dalību arī papildspēlēs Jokers un Jokers 7, tad papildus Super Bingo uzkrājumam jums ir iespēja laimēt sapņu māju, ko uz jums piederošas zemes uzbūvēs uzņēmums Somu māja. Mīļie skatītāji, spēlētāji, paldies, ka bijāt arī šajā pūpulu svētdienā kopā ar mums. Ja gadījumā vēl kādu mājnieku nesat kārtīgi iepēruši ar pūpēliem, to jums obligāti ir jāizdara. Bet jaunedēļ mēs jau sāksim krāsot olas, lai kārtīgi sagatavoties lieldienām. Jā, un lieldienu rītu mēs pavadīsim kopā ar jums ne tikai baudot olu kaujas, bet arī priecājoties par īpašajiem Super Bingo momentiem šeit pat Super Bingo studijā. Bet pirms mēs vēl atvadāmies, man ir lieliskas ziņas, jo veiksme var kļūt vēl tuvāk jums. Šobrīd trijos mājai un dārzam veikalos jums ir iespēja iegādāties Latvijas Loto piedāvātās loterijas saldu Striķu ielā 10C.
Talsos Valdemāra ielā 44, kā arī Tukumā Kurzemes ielā 42. Un tas nozīmē tikai vienu – vēl vairāk iespēju veiksmē. Paldies jums, ka šajā rītā bijāt kopā ar mums, un mēs tiekamies jau pēc vienas nedēļas. Ātā? Nē, vēl ne tik ātri. Šobrīd visu mūsu skatītāju un spēlētāju vārdā, es domāju, arī jūs mājās pie TV ekrāniem, kārtīgu aplausu jūru veltīsim kopā manai mīļajai Kristai dzimšanas dienā. Daudz tev laimīgs! Paldies! Tiekamies pēc nedēļas. Atā!